Svētām šo ēku Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Svētī to ūdeņu nedaudz visus, jā? Uzlabota infrastruktūra, paaugstināta energoefektivitāte, sakārtota apkārtne – tie ir tikai daži no ieguvumiem, ko pateicoties Eiropas Savienības struktūra fondiem saņēmušas 4 pilsētas pirmskolas izglītības iestādes. Arī Katoļu bērnu dārzam, kurš pilsētā darbojas jau 47 gadus, renovācija bija ilgi gaidīta iespēja uzlabot telpu stāvokli. Palikuši faktiski no bērndārza ir ķiegeļi iekšējie, kas ir iekšē, bet viss kosmētiskais remonts, viss apgaismojums, visa elektrifikācija, ventilācija jauna ievilkta. Ja. Tad piebraucamie ceļi pie dārziņa bija arī katastrofālā situācija, bija tagad ļoti skaisti. Renovācijas solītās pārmaiņas bērnu dārzu vadība, pedagogi un bērnu vecāki gaidīja jau kopš šīs vasaras sākuma, jo sākotnēji darbus bija iecerēts uzsākt jau pēc Līgo svētkiem, lai jau septembrī jauno mācību gadu bērni uzsāktu izremontētās telpās. Tāpēc daudzi vecāki izglītības iestāžu brīdināti darbā gāja atvaļinājumā jūlijā, taču tas izrādījās lieki, jo renovācijas darbi tika uzsākti tikai jūlija pēdējās dienās. Savukārt augustā visi 4 bērnu dārzi tika slēgti. Līgums tika parakstīts tikai jūlija beigās, taču radās problēmas ar materiālu piegādi. Kamēr mēs neesam izrēķinājuši nepieciešamo apjomu, nevaram pasūtīt materiālu. Pasūtījām materiālus, kamēr tos piegādāja, sanāca nedaudz iekavēt laiku. Man pašai tagad nav darbiņa, tāpēc es pieskatīju viņiem. Man bija kaut kāda vajadzība, tad mamma varēja pieskatīt, bet es zinu daudzus, kas veda uz laukiem un bija gatavi uz to, ka pēc daudziem gadiem beidzot ir remonts, jo remonts bija vajadzīgs ļoti. Septembrī visos renovējumos bērnu dārzos atvēra tikai dažas grupas, jo būvdarbi tika pabeigti vien oktobra beigās, lai gan plānots darbus bija pabeigt sākoties jaunajam mācību gadam. It kā mums vajadzēja no septembra sākuma, bet tad vadītāja pazvanīja un pateica, ka tikai no 20. oktobra tā mums kaut kur nācās nākt. Tas nekas, tāpēc, ka man maziņā vēl mājās meitiņa, un tāpēc man bija laiks. Savukārt citiem vecākiem, kuri strādā, tas radīja zināmas neērtības. Bērnus bija jāievieto uz laiku citos bērnu dārzos, vai arī nācās meklēt auklīti. Celtnieki tiešām gāja, strādāja, brīvdienās centās, gāja, pat neviens tā nesēdēja, nestaigāja, visi aktīvi darbojās un centās tiešām pabeigt uz to 1. septembri uzreizes, to kaut daļu dārziņa atvērt un tad jau uz to 1. oktobri. Šodien visi 4 renovētie bērnu dārzi pilnā sparā atsākuši savu darbību, un par siltuma un mājīguma trūkumu nevar sūdzēties pat augstākajās ziemas dienās. Taču, diemžēl, neviens no 4 renovētajiem pilsētas bērnu dārziem vēl nav saņēmis visas gultiņas un skapīšus, jo iepirkuma procedūra atkal kavējas.